Sveicināti, godājumās dāmas un kungi! Un mamītes! Esam pagodināti jūs sagaidīt šajā brīnišķīgajā pasākumā. Pieņemsim 8. vakarā. Ar jums šodien Lesters Menteris un Juris Koškens. Par šodienas ziņām. Zem parlamenta telpas atrasts jauns stāvs. Eksperti nezina, no kurienes šis stāvs ir uzradies, bet apkopējušos stāvu sauc par stāvu X. Atgriežoties par ziņām pie siera. Tas turpina augt kaut kur pagrabā pie flīzēm. Ina Krūmiņa un Olita Medne nezin, kāpēc viņš turpina augt. Valsts meklē finansējumu, lai tiktu galā ar šo sieru. Citās ziņās Zigurds Vīksniņš atgriežas mūsu skolā. Jā, patiešām traki atgadījumi šajā brīnišķīgi. Uzgadiet, lūdzu. Jā. Jā. Dāmas un kungi, mums diemžēl būs jāpārtrauc mūsu ieredzētais raidījums. Izrādās mums ienākušas ziņas, ka 12. ir atkal kārtējo reizi savārījuši sūdus. Vairāk par šo notikumu jums pastāstīs mūsu dārgais draugs un kolēģis Raimonds Gabrāns, kurš šobrīd atrodas uz vietas. Labdien, labdien! Ar jums svaigākais Latvijas reportieris Raimonds Gabrāns. Tiešraidē no dienas karstākā notikuma epicentra. Tepat Rīgas 84. vidusskola, no kurienes ienākušas vairākas sūdzības par 12. nepalaidnībām. Tūlīt pat dosimies pārbaudīt šo ziņu patiesumu, uzjautājot šiem 12. tautas karstākos jautājumus. Es atvainojos, vai jūs zinat, no kurienes radušās tādas tautas pretenzijas pret 12. Kādas pretenzijas? Es atvainojos, mēs neesam... Jūs ar 12. šobrīd runājat, jūs nezinu aptverat, bet mēs neesam neko izdarījuši. Kādā sakrā mēs esam vainīgi. Mums kaut kā cenšas apmelot, man šķiet visu laiku. Mēs daram to nepareizi, šito nepareizi, kaut kādu jaunam. Katru dienu Viss ir viens un tas kārtībā. pats, jā, visu laiku. Mēs šitā neizdarījām. Jūs varat paprasīt, jebkuram tajā skolā. Tur ir tikai tas viens Džeks Eglis tajā kostīmā, bet tas nevar būt 12. 12. vienkārši tā neuzvedās. Paprasiet, jebkuram priekšā. Viņa apliecinās. Šitas ir, es par šo nevaru pateikt. Labdien! Vai jums ir kas sakāms par tautas izteiktajiem komentāriem pret 12. Es neko nezinu. Es tikko atgriezos no Amerikas. Es biju 2,5 nedēļas Amerikā. Es vispār neko nezinu. Varbūt te baigie pipari ir savākušies, bet man nav ne jausmas. Labi, paldies. Vai tā ir taisnība, ka jūs izveidojāt kultu, kur ir iesaistīti arī daži skolotāji? Nē, tas noteikti ir pārpratums. Tā bija vienkārši bildīta. Jā. Vienkārši gājām garām, uztaisījām bildīti. Un tas ir viss. Tieši tā. Labi, paldies. Es atvainojos, kas jums šeit notiek šobrīd? Nekas. Nekas nenotiek. Nāk baigās baumas, ka 12. kaut ko ļoti grandiozi ieplānojuši. No kameras. Es atvainojos, ir ienākušas sūdzības par vietējiem huligāniem. Vai jūs esat redzējuši šos cilvēkus? Kādu huligānus? Es nē. Pirmā redzēšana. Nē. Labi, paldies. Vai jums ir kas zināms par Eglei līdzīgu radījumu, kas terorizēja skolas gaituņus? Terorizē? Nē. Jums nevajag par to uztraukties. Tas biju es, man tur patīk skriet apkārtā Eglas kostumā. Bet par terorizēšanu es nevaru īsti komentēt vai teikt kaut ko par to. Bet es varu garantēt, ka viss ir labi un nav pamata uztraukumam. Un skola būs droša ar Eglas vīru apkārt. Paldies. Kā jūs realizējāt tādu skaistumu uzlabojumu pēdējos gados? Noteikti bija izliet ļoti liels daudzums ar sviedriem. Ļoti daudz iztecējušas asinis. Tas ir negulētas naktis. Noteikti iesaku jums uzlabot savu diētu, savu ģērbšanās stilu. Es pieņemsim, varu ātri parādīt jums. Šitās ir Nike Pro zābaki. Tas ir 93. gada Michael Jackson edition. 3000 eiro. Džinsas, Dolce Gabbana, 5000. Džemperis, Ome plus Gucci edition,
3000 eiro. Protams, katru dienu ir jātrenē sejas muskultūra, pieņemsim, kur piesēties no rīta mierīgi. Un šādi te jūs uztrenējat savu harizmu. Paldies jums par atbildēm. Vai tā ir taisnība, ka jūs dibinājāt Baltijā populārāko karsēju džeku grupu? Tieši tā, es atceros, bija ļoti labi laiki. Man liekas, mēs piedalījāmies Popielā. Man liekas, mēs ieņemam 1. vai 2. vietu, kaut kas tāds. Jā, patiešām labi laiki. Es teikšu tā, mēs izskatījāmies tik smuki, mēs bijām tik jauni un skaisti, ak Dievs. Jā, kur tie laiki gan aiziet? Oi, es biju tik jauns, tik labs, oi. Nu, kaut gan, ja jūs gribat, es varētu to parādīt, ja jūs gribat redzēt. Es atturēšos šoreiz, paldies. Vai tā ir taisnība, ka skolā ciemojas pats Elvis Preslijs? Jā, tas reāli bija viņš. Es biju pasākuma sekretāra un es uzaicināju gan viņu, gan mūsu latviešu labāko grupu nelabvēlīgais tips. Nu, tie tur Džeki un Paula. Jā, mēs pat dejojām kopā uz vienas skatuves. Bet vai tas nebija ļoti dārgs pasākums? Visu var sarunāt. Paldies. Es atvainojos, var uzdot vienu jautājumu? Tu man tikko izboja reklāmu, nu, labi, ātri. Kāpēc jūs nebijāt uz Ziemassvētku balli? Nu, man tā kā nebija noskaņa, bet tu zini, kas es esmu vispār? Man ir sakari. Labi, atvainojos. Labdien, kāda ir jūsu pieredze ar 12. palaidnībām? Liela. Paldies par atbildi. Labdien! Vai tā ir taisnība, ka skolā ir savs militārs grupējums? Kas bija jautājums? Vai tā ir taisnība, ka skola ir nolīgusi pati savu privātu armiju? Nē, jo pēc bildēm izstāst, ka jā, mums laikam ir privāta militāra organizācija, kas mums palīdz, bet nē, tas bija vienkārši izbrauciens uz Lazertagarēnu, kur mēs jau pavadījām laiku, tā kā jums nevajadzēja par neko uztraukties, visi kārtībā. Labi, paldies. Es atvainojos, varētu uzdot jums vienu jautājumu? Sveiki, kādā jautājumā? Nu, iznāk ārā no mašīnas, parunāsim. Labi, kā pārāk pauzēt? Vai tā ir taisnība, ka skolā ir dibināts rallija klubs? Tā, diemžēl, nebūs taisnība. Skolā mums ir dibināta autoskola. Tā darbojās tikai darbdienu vakaros, brīvdienu vakaros. Nu, protams, kad ir cilvēku pieprasījums. Un, lūk, ir mans pirmais audzēknis šovakar. Dosimies tā mācība braucināšana, viņam būs jau 3. braukšana, jā. 3. būs? Jā, 3. Ir jautājums, te visur ceļš ir kārtīgi izbraukāts, vai jums ir kaut kas zināms par to? Es personīgi nezināšu, kā es atbraucu viņu pakaļ. Mēs tagad dosimies braukšanā, varbūt viņš vēl ko zinās šeit. Man liekas, ka tas bija man klases biedrs, tāds Ēriks, laikam viņam vārds bija. Viņš visu šito, es vakar redzēju, kā viņš reāli visu izmīcīja. Jā, viņš mācījās pie manis, jā. Viņš mācījās arī manā autoskolā, viņš brauc ar šito pašu tanku. Viss bija superīgi vienkārši. Labi, paldies jums. Paldies, vislabāk. Tomēr izskatās, ka tautas uztraukums ir bijis pilnīgi pārspīlēts. Liekas, ka nav pamatu uztraukumu. Kas? Mēs turpināsim reportāžu, izpētot atlikušos 12. Palīgā man, izglābiet mani, palīgā, esmu pagājušniekā. Mēs galvojam, ka Raimondu viss būs kārtībā. Jā, mēs pieņemsim, ka ar mūsu kolēģi viss ir labi, lai aiziet reklāmas pauze.
vai jums ir radušas finansiālas problēmas? Mēs, Siem Maksimus, esam atraduši vislabāko risinājumu šī problēmai. Vai jūs nožēlojāt, kad 2010. gadā jūs izlaidāt Bitcoin? 2015. gadā jūs izlaidāt Litecoin, bet mēs piedāvājam jums jaunu iespēju – Maxcoin. Maxcoin jums garantē vismaz 1500% pieaugumu gadā. Neticat man? Rekur ir mans apmierināts klients. Sveiki! Sveicināti! Tu investēji Maxcoinā? Nu, nesen investēju, pastāstīju, kāds man transferlīdzeklis ir pēc jūsu investīcijām. Tieši tā. Pateicos jums, jā, Maksim kungs. Tieši tā, jā. Un cik lielu naudas summu tu investēji? Es investēju vesels 2 eiro un šobrīd man profitā ir aptuveni 150 eiro. Un tagad kopējā naudas summa, kas man ir uz konta, ir aptuveni 200 eiro no pateicoties Maxcoinam, starp citu. Paldies jums! Ko jūs gaidat? Zvaniet uz šo numuru vai spiežat uz šo linku. Maxcoin, to the max! Atklāja harmoniju katrā malkā. Mūsu rūpīgi izvēlētās tējas nodrošina mirkli miera un baudas, kur ikdienas steigi izgaist. Izvēlēs dabīgu garšu un dzejutīs tējas burvību. Mūsu produkts lētā, drošā un efektīvā veidā palīdz audzēt limitētos pasaules resursus un samazina stikla atkritumu daudzumu. Šis produkts pilnībā izmainīja manu dzīvi. Man tagad ir lēts, ērts, efektīvs un dabai draudzīgs veids, kā izmantot man nevajadzīgās stikla pudeles. Patiesi labākais, dabai draudzīgākais produkts. Derīgs vairākiem nolūkiem un dzīves brīžiem. Piemēram, dzīvojot kā partizāns mežā, pēc grūta un nogurdinoša piegājiena svaru zālē, vai alkoholiķiem uz budžeta. Esmu metrā novots. Dāmas un kungi, mums ienāca ziņas, ka mūsu kolēģis Raimonds Gabrāns ir tomēr sveikā. Atpakaļ pie viņa. Cienījamie skatītāji, es atvainojos par sagādātajām nērtībām. Cerams, ka spēsim turpināt iecerēto reportāžu bez nekādām jaunām anomālijām. Paldies! Es atvainojos, jūs gadījumā neesat Baltijā populārākās karsē džeku grupas bijušais biedrs? Drīzāk es biju kādreiz. Pašlaik nodarbojos ar citām lietām. Pašlaik mana galvenā nodarbe ir cīnīties pret lielajiem kuļiem, cik tas smieklīgi neizklausītos. Jūs nezināt, cik viņi īstenībā ir bīstami. Nesen pieveicu vienu aizvakar pārstu degunu, bet viss jau labi. Starp citu arī bija te viens tāds lielo kuļu valdnieks. Tas arī tagad ir miris. Paldies jums! Vai tā ir taisnība, ka Sprīdītis balsīts reāliem notikumiem šajā skolā? Jā. Protams, ka jā. Mums jau no seniem laikiem ir tāda leģenda, ka bija tāds maziņš rūķītis, jeb Sprīdītis, kurš reāli rāba par skolas ventilācijas sistēmām un traucēja visiem rakstīt pārbaudas darbus. Jā, es arī viņu redzēju. Jā, viņš daudz sliktas atzīmes. Reāli tu raksti pie Orbigānas pārbaudas darbu, tu redzi, kā viņš tevi skatās. Kā tu vari reāli fokusēties? No Orbigāna nekad nav noticējis, ka viņš tur ir. Jā, viņi domā, ka mums ir reāli tā virtuālā domāšana, ka mēs tā kā visu laiku tieši telefonos, un mums jau reāli izrādās, ka tur ir reāli Sprīdītis, bet viņš tur reāli ir. Jā. Paldies jums! Es atvainojos, vai jūsuprāt Rīgas 84. vidusskola ir īstā vieta, lai atrastu savu mūža mīlestību? Es domāju, ka jā, jo mēs jau esam redzējuši 2 veiksmīgus gadījumus, ka tā tiešām notiek. Nikol, es gribēju tev sen teikt, ja mēs pēc 40 gadiem neatrodasim vīrus, dzīvojam kopā. Šis laikam ir 3. gadījums, paldies laikam, Paldies par atbildi. Vai jums ir kas sakāms par izteiktajām sūdzībām pret 12. Nav komentāru.
Labi, un kā sauktu šo simpātisko vīrieti? Tas izsakīs Vāris. Vāris? Tas laikam būtu pēdējais 12. Ne? Jā. Labi, paldies. Vai jūs esat dzirdējuši nostāstus par vietējo krāpnieku, kas izplata savas krāpniecības schēmas visā skolā? Es pirmo reizi dzirdu. Nē. Labi, paldies jums. Es atvainojos, vai jums ir komentāri par to, ka jūs turat bērnus pagrabā? Definē bērnus. Ir izklīdušas baumas, ka jūsu pagrabā tiek turēti bērni. Baumas? Jums nav pierādījumi. Tikai baumas. Tā man apmelo. Paldies jums. Kāda ir jūsu pieredze ar to, kā 12. uztur kārtību skolas gaiteņos? Pieredze ir ļoti laba. Tad, kad es savos laikos, kad es biju dežurantu pulkvedis patiesībā, un kārtības bija visur ievedis skolā. Tā teiktu, ka 12. ir vislabākie dežuranti. Jā. Paldies jums. Vai tā ir taisnība, ka jūs dibinājāt Latvijā lielāko futbola klubu? Jā, tā ir taisnība. Un, tas nav tik vienkārši, kā visiem šķiet. Un, pateicoties manam draugam Maksam, mums vajadzēja atrast sponsors, lai varētu atvērt šo klubu. Un, jā, mēs investējām Makskoinā. Jā, septembra sākumā likās, kas būs. Bet tagad jau dzīvojam bez naudas raizēm. Ieejam veikalā, ko grib to pērk. Jā, mūsu klubā spēlē ne tikai džeki, gan sievietes un visās vecuma grupās. Paldies jums par atbildēm. Sakiet, lūdzu, vai tā ir taisnība, ka skolas garderobēs uzdarbojas mafijas organizācija? Es nedomāju, tur kaut kas tā nevarētu būt. Es domāju, ka Krūmiņa būtu noķērusi viņas visas. No ārprāts man vakar nozaga naudu. Neko nevarēja darīt. Iespējams, man šķiet, zem tā kaut kas slēpjas. Paldies jums par atbildēm. Vai jūsuprāt Rīgas 84. vidusskola ir droša vieta, kur atrasties? Es teiktu, tas ir kā kuram, bet brīvdienās noteikti, jā. Bet kā kuram tas implicē to, ka ne visiem ir droši? Jā. Paldies! Vai jūs tiešām klases ekskursijas laikā iesauca armijā? Nē, nebija. Mums it kā viss bija kārtībā. Bija mierīgi un neiesauca mums. Ziņa, kā nebija saņemta, mēs tikai atskaitījāmies skolotāju. Kaut kas atnāca uz telefonu. Krūmiņa mums pierakstīja. Paldies par atbildēm. Pēc visām veiktajām intervijām varam pilnīgi noteikti spriest, ka tautas uzskati un nostāsti par 12. ir bijuši pilnīgi pārspīlēti un izņemti no konteksta. Izrādās, ka 12. vienkārši forši izbauda savu laiku un veido savā starpā jaukas atmiņas. Cerēsim, ka turpmāk tauta nebūs tik trakos nodomos pret šiem jaunekļiem. Ar jums bija svaigākais reportieris Raimonds Gabrāns. Un tagad atpakaļ uz filmu studiju. Prieks redzēt, ka situācija ir labāka nekā tā mums sākumā bija pasniegta. Jā, patiešām, bet, kā jau vienmēr ar dzīvi, viss nav vienmēr tik rožaini. Šis nākamais segments ir veltīts visiem tiem, kuri, diemžēl, nav un nebija starp mums. Mēs viņus vienmēr turēsim mūsu sirdīs un godināsim. Patiešām bēdīgi. Bet tagad atpakaļ uz mūsu oriģināli iecerēto raidījumu plānu. Nākamajā sižetā runāsim par to mistērisko pagrabu, kas ir... Te valsts atņēmuma dienests griežties. Jūs tiekat atņemti par to, kā nedodavāt 2 blokus papīrus vienai Krūmiņai. Dāmas un kungi, mēs pārtaucam šo raidījumu daudz ātrāk nekā iecerēts. Paldies, ka noskatījāties. Noņem rokas no manis! Es gribu runāt ar savu advokātu!
Blackmailo man. Žetonu vakarā nerādi. Man nē. Ķīnas bildi, ka viņam tur ir kaut kas. Labi, izslēdziet lūdzu.